Čau visiem! Nu ko, ir jauni piedzīvojumi klāt. Šoreiz piedzīvojums ir Twitter konvojs. Twitter konvojs 106, jeb mans būs otrais Twitter konvojs. Un Twitter konvojs nevar iztikt bez piedzīvojumiem labiem, vai varbūt tās mazāk labiem, bet jā, šoreiz mans piedzīvojums ir sācies ar to, ka Rīgas satiksme mēģināja mani sabotēt un vienkārši noskatīties autobusu, ar kuru doties uz Jaunmārupi, vienkārši 20 minūtes neatnāca. Tāpēc plāna maiņas, brauciens līdz Mārupai un ar Boltu braucam uz Jaunmārupi, no kurienes tad arī startē Twitter konvojus. Tā kā paņemšu jūs līdzi Twitter konvojā, parādīšu kas un ko un kā. Un ko, man šoreiz ir ticis Ford Mondeo 20 gadus vecs benzīna auto. Es ļoti ceru, ka šis auto palīdzēs cīņā par torkiem. Un jā, mēs startējam tulītās ārā, cerams bez piedzīvojumiem vispārējā, un tad jau būs labi. Kā jau Twitter tradīcijai pienākās, ja visi ir gatavi, slēdzam iekšā avārijas gaismas. Un jā, visam nedaudz, un mēs sāksim startēt. Ir piekdiena Polijā, 845 km reiz muguras. Ir mazliet pagulēts, īstenībā es esmu diezgan maz gulējis, kaut kādu stundu, druscietiņu vairāk. 2,5 stundas bija atvēlēts gulēšanai, bet pēc visu spriežot varētu arī gulēt vēl ilgāk, jo visi konvoja asti ir mazliet aizkavējusies. Kā jau Twitter konvojā, protams, ar piedzīvojumiem un tam līdzīgām lietām, bet tas viss normāli, spiedienās pie lietas. Un jā, tagad ir jāsagaida konvoja astē, un mēs varēsim startēt tālāk līdz pēdējiem checkpointam sapildīties, un tad jau doties iekšā Ukrainā. Kamēr tiek gaidīta konvoja asta, tāds mazais review par to, kas tad īsti man šoreiz ir patrāpies vešanā. Jā, 2003. gada Mondeo. Benzīns, 2-litrīgs, mehānika, 147 000 šis auto ir nobraucis. Un īstenībā ar feačām ir diezgan labi. Apsildāms stikls, apsildāms sēdekļi, labi. Ir gan silts un tas nav nepieciešams. Bet, cilvēki 20 gadus atpakaļ domājuši jau arī par tādām foršām lietām. Fordam slīd sajūgs, kas iedod papildus piedzīvojumu visā šajā stāstā, bet, auto turās godam. Ar visu klasiku, kā Latvijas auto, rūsiņš un tā, bet, es ceru, ka šis auto palīdzēs karot pret torkiem. Konvoja pirmās mašīnas, 4, kas mēs bijām konvojā sākumā, esam ieradušies. Kaut kāds 2 stundas ir jāsagaida pārējie, kamēr atbrauks. Tikmēr laiciņš druscietiņi pagulēt, atpūsties un jā, tad ir atbildīgākais uzdevums robežu šķērsošana. Fords godam ir izturējis visu braucienu, visu 1000 km godam slidošs sajūgs, bet nav nekur aizslīdējis un viss ir kārtībā. Tā kā ir palikuši pēdējie 20 km un tad jau būs finiša lielais šim te braucienam. Un pēc tam tāds mazs sīkums kā māja pa ceļš garais. Viss baigi atkarīgs no tā, kā mums ies uz robežas. Cik ātri mēs tiksim pāri vienā virzienā un cik ātri mēs tiksim arī atpakaļ pāri robežai. Tad jau redzēs, kad mēs būsim mājās. Šajā reizē šeit arī mans Twitter konvojs savā ziņā noslēdzās, jo automašīnai pakaļ ieradās Ukraiņu pārstāvis, kas arī pārdzina automašīnu pāri Ukrainas robežai, taču Ukrainā arī šoreiz pabiju un sastapu cilvēkus, kas ir ļoti pateicīgi par šīm automašīnām, kuras mēs dzenam uz Ukrainu, lai palīdzētu notiekošajā kara darbībā.
Un ja arī tev ir iespējams palīdzēt, ja ne finansiāli, tad vismaz ar savu laiku, tad pievienojies Twitter konvojam. Vai, ja ir iespējams atbalstīt finansiāli, tad atstāšu aprakstā Agendum kontaktus, lai varētu finansiāli atbalstīt Twitter konvoju. Un jā, paldies visiem, kas šo te dara, un es ceru, ka kādu dienu šis viss beigsies.